satiksmes ministrs progresīvais Atis Švinka par mata tiesu no demisijas. Vai Sabiedrības integrācijas fonds ir barotne ar LGBT ideoloģiju saistītām nevalstiskām organizācijām? Pubertātes bloķēšana un dzimuma maiņa jauniešiem. Cik populāri tas šobrīd ir Latvijā? Šonedēļ Saeimas plenārsēdē satiksmes ministram Atim Švinkam pēc Latvija pirmajā vietā frakcijas deputātu pieprasījuma bija jāatskaitās par to, kādēļ jau nākamgad laukos tiks ievērojami samazināts autobusu transporta maršrutu tīkls. Ievērojami samazināts. Līdzās šai atskaitē notika arī balsojums par satiksmes ministra Ata Švinkas demisiju, ko pieprasīja Latvija pirmajā vietā kopā ar citu partiju opozīcijas deputātiem. Nu ko, 45 par demisiju, 47 pret un viens atturējās. Tātad par mata tiesu Atis Švinka zaudēja savu krēslu. Kas balsoja par? Pārbalsoja visas opozīcijas partijas, plus 6 neatkarīgie deputāti un plus 2 ZZS deputāti no pozīcijas, kuri tie bija Jānis Vucāns un Uldis Augulis. Ir būtiski uzsvērt, ka savā pieprasījuma atskaitē parlamentam par maršrutu tīkla samazināšanu, kas ilga gandrīz stundu, Atis Švinka absolūti lielāko daļu runas veltīja LPV līdera Aināra Šlesera apmelošanai un nomelnošanai. Mēs Šlesera kungu un ģimeni tur noteikti saskatām. Kā Šlesers vispār atgriezās politikā. Šlesera vairāk par Šlesera saistību. Es kā uzņēmējs arī vienmēr skatos, Šlesers sevi pasludina par uzņēmēju. Un šeit mums ir šis uzpirksteņu uzņēmējs Šlesers. Mēs zinām, Waterfront atkal būs lielisks uzņēmējs, ja mūsu acu priekšā pēkšņi 6. gadā mēs atkal Šleseru uzvārdu redzam. Un lūk, ko par Ata Švinkas runu Saeimā teica Latvija pirmajā vietā frakcijas priekšsēdētāja Linda Liepiņa. Ir cilvēki, kuri nav mūsu laika vērti. Un tāda tipa cilvēks ir Erikas Siliņas valdības satiksmes ministrs Atis Švinka. Vakar pieprasījuma komisijas sēdē jūs sacījāt, es citēju, es neesmu ilgadējs politiķis, man ir grūti nākot no privātā sektora pieņemt politisku lēmumu. Tie vakar bija jūsu vārdi, bet šeit tie lēmumi ir tieši tādi, tie ir politiski, ar politisku atbildību, ar atbildības uzņemšanos. Un jums no tā visa ir apaļa nulle. Ja sekojat Latvija pirmajā vietā YouTube kanālam, ņemiet vērā, ka turpmāk šie raidījumi būs skatāmi LPV TV jaunajā YouTube kanālā. Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti ir iesnieguši jautājumus veselības ministram Hosamam Abumerī par to, cik populāra Latvijā šobrīd ir pubertātes bloķēšana vai dzimuma maiņa jauniešiem sasniedzot pilngadību. Un iesniegto jautājumu vidū ir tādi. Cik pusauģiem un jauniešiem, kas vērsušies pēc psiholoģiskās vai psihiatriskās palīdzības pēdējo 3 gadu laikā, ir konstatēti dzimuma identitātes traucējumi, dzimuma disforija vai dzimuma identitāte, kas neatbilst bioloģiskajam dzimumam. Kādēļ šādi un līdzīgi jautājumi? Tādēļ, ka pēdējā laikā patiešām ir uzvirmojusi tēma, kas skar dzimuma maiņu, iespēju to darīt, un nav noslēpums, ka tajā ir iesaistīti arī profesionāli mediķi. Aizvadītajā nedēļā Latvija pirmajā vietā deputāti parakstīja jautājumus vairākiem ministriem par to, kādas nevalstiskās organizācijas caur ministrijām saņem finansējumu no valsts. Bet šonedēļ Latvija pirmajā vietā deputāti nosūtīja jautājumus kultūras ministrei Agnesei Lācei par to, kādas nevalstiskās organizācijas tiek finansētas no Sabiedrības integrācijas fonda un kādā apmērā.
Kādēļ šādi jautājumi tieši par sabiedrības integrācijas fondu? Jau izsenis ir uzvirmojis jautājums, ko tieši finansē no šī fonda, ja gandrīz 40% finansējuma tiek novirzīts sociālās atstumtības riskam un diskriminācijas pakļautajām personām. Kādām organizācijām tie tiek novirzīti un cik lielā apmērā? Uz šo jautājumu noteikti būs jāatbild kultūras ministrei. Un vēl piebildīšu, ka mēdījiem, jeb sauksim to tā, mēdīju piebarošanai no šī fonda tiek novirzīti 14,5% finansējumu. Pārējās sadaļas ir salīdzinoši mazākas. Gaidīsim atbildes no kultūras ministrs un informēsim arī jūs. Tas šai nedēļai viss. Sekojiet mums arī nākamnedēļ uz tikšanos. Ar jums būšu es, Līga Krapāne. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.